Šoreiz prognozējam nākamo spēli Latvija pret Slovēniju. Iepriekšējās divās epizodēs ChatGPT abas reizes pareizi paredzēja spēļu uzvarētājus. Prognozēja, ka pirmajā spēlē Latvija uzvarēs Franciju un ka otrajā spēlē Kanāda būs pārāka pār Latviju. Lai gan rezultāti atšķīrās, uzvarētāju prognozes bija precīzas. Tā kā ChatGPT jau piešķirta hokeja analītiķa loma, turpinām sarunu tajā pašā čatā. Šoreiz papildinām to ar uzlabotu uzvedni, ko ieteica skatītājs komentārā pie 59. epizodes. Pilnu uzvednes tekstu pievienosim šī video aprakstā. Uzdodam ChatGPT šādu vienkāršu uzvedni, ņemot vērā jaunās uzvednes, prognozē, kāds būs rezultāts spēlē starp Latviju un Slovēniju šajā čempionātā, kā arī ņem vērā iepriekš jau nospēlētās spēles. ChatGPT sniedz izvērstu komandu novērtējumu ar vairākiem nozīmīgiem faktoriem, ko vari vērot savā ekrānā. Komandas sastāvs un spēlētāju profils, statistiskie rādītāji un vēsturiskie dati, psiholoģiskie un komandas faktori, ārējie apstākļi un turnīra specifika. ChatGPT prognoze uz Latvijas hokeja izlases spēli ar Slovēnijas izlasi, rezultāts 4-1 Latvijas labā. Latvijas komandas uzvaras varbūtība 78%. Vai ChatGPT trāpīs trešo reizi pēc kārtas? ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.